Raidījumā Biznesa attīstība parādīsim spēli, kas attīsta biznesa domāšanu, atklāsim ventilātoru ražotni un izzināsim metāla apstrādes iekārtu jaunumus, parādīsim auto pirmspārdošanas apkopes iespējas, kā arī ielūkosimies medicīnas nozarē un modes industrijā. Biznesa spēle Žurku skrējiens ir apmācoša galda spēle par biznesu un naudu. Spēle atklāja iespējas sava personīgā biznesa uzsākšanai, palīdz panākt finanšu neatkarību, ļauj pārvarēt šķēršļus un izaicinājumus ceļā uz veiksmi, kā arī palīdz attīstīt uzņēmējdarbības domāšanu un paaugstināt biznesa potenciālu. Žurku skrējiens ir spēle par naudu. Spēle ir iedvesmota ar Roberta Kiyosaki grāmatām, kas īstenībā stāsta par to, ka katrs var tikt no algota darbinieka līdz lielai naudai. Spēles dalībnieki sāka ar parasto profesiju, kā kam veicās, un sāk ar savu realitāti. Spēles sākumā katrs izvēlās savu sapni. Spēles mērķis arī ir sasniegt savu sapni, jo tas ir labākais, ko mēs varam izdarīt par naudu. Attiecīgi, katrs spēlētājs pirmajā posmā cīnās ar izdevumiem. Jo lielākie ir ieņēmumi, jo lielākie ir izdevumi, kā reālajā dzīvē. Katrs spēlētājs ved savu grāmatvedību, pieraksta savus izdevumus un ieņēmumus lapiņā un veido naudas plūsmu. Tas ir starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem, ko arī jāpalielinās spēles gaitā. Spēle maina spēlētāju domāšanas veidu, liekot viņiem saskatīt iespējas, domāt finansiāli gudri un uzdot jautājumus par to, kādas darbības palīdz un kādas traucē sasniegt biznesa mērķus. Spēle māca sadarboties, sarunāties, meklēt iespējas, atrast tādas iespējas, kuras nebija atrunātas instrukcijā. Meklēt resursu, ko var izmantot jebkurā situācijā. Galvenais resurss pat arī nav nauda, bet cilvēku attiecības. Biznesa spēle Žurku skrējiens ir paredzēta no 14 gadu vecuma. Tā ir lieliska iespēja uzņēmējiem veicināt savu un komandas finanšu domāšanu un stratēģijas, ģimenēm tā sniedz uzlabot kopīgas budžeta vadības un finanšu lēmumu pieņemšanas prasmes, bērni no spēles saņems ne tikai aizraujošu izklaidi, bet arī vērtīgas iemaņas, kas palīdzēs viņiem kļūt veiksmīgiem reālajā dzīvē. Mēs mēģinājām uztaisīt spēlu maksimāli realistisku, jo mācīties vieglāk ir uz reāliem piemēriem. Visa spēles ekonomika ir no mūsu dzīves, visi biznesa keisi bija spēkā pēdējos 5 gados. Jūs varat ieguldīt bitcoinā, jūs varat izvērtēt vai ticēt Elonam Muskam un tam, ko viņš saka. Jūs varat izveidot savu ekobrendu vai arī organizēt kublu nomu. Spēle ir paredzēta īstenībā pieaugušiem, kas vēlās uzzināt savu biznesa stratēģiju, varbūt paeksperimentēt ar to, kas labāk der, kurā brīdī ko darīt, izanalizēt savu attieksmi pret naudu un izvēlēties savu biznesa stratēģiju. Biznesa spēle Žurku skrējiens par naudu un veiksmīgu biznesu. Latvijas pērles savu darbību aizsāka pirms 10 gadiem. Pirmais veikals tika atvērts Ogrē, tikai 16 kvadrātmetros tika ietilpināti skaisti latviski mūsu vietējo radītāju darbi. Šodien Latvijas pērles pārstāv vairāk kā 300 mazos Latvijas ražotājus savos 8 veikalos. Latvijas pērles veikalos ir nopērkams ļoti plašs sortiments. Šeit ir tiešām apkopoti mūsu vietējie ražotāji, un tās ir rotas lietas, tas ir apģērbs, tās ir dažādas interjera preces, trauki, pārtika un dažādi gardumi, uztura bagātinātāji, dažādas preces veselībai, bērnu rotaļlietas, kosmētika un arī vietējie vīni. Droši vien kaut ko es neuzskaitīju, tāpēc jānāk ir uz vietas un jāskatās, ko vēl es neuzskaitīju, tas varētu būt kā uzdevums. Latvijas pērles jau vairākus gadus arī izstrādā savas dizaina līnijas, tie ir gan lina apģērbi, gan dažādi džemperi, vai kā mūsdienās viņus sauc hūdī, džemperkleitas, bērnu rotaļlietas, attīstošie kubiņi, sedziņas. Tāpat mums ir trauku sērija, mūsu dizaina termokrūzes, cepures. Mēs esam atrodami un sastopami tādās brīnišķīgās vietās kā Ogre, 2 vietās, Siguldā, Ķekavā, Ādažos un 3 vietās Rīgā.
Tas, ko es gribētu aicināt Latvijas iedzīvotājiem, īpaši atbalstīt Latvijas ražotājus. Ne tikai nākot pie mums, bet arī atrodot iespēju doties pie ražotājiem klātienē vai uz citiem veikaliem, kas nav Latvijas pērles, bet arī pārstāv Latvijā ražotu. Jo šādā veidā mēs atbalstam šīs ģimenes, jo faktiski zem šī katra mazā ražotāja ir ģimene, kas nodarbojās ar savu sirdslietu. Un arī tā ir viņu maizīte. Un iedomājieties, cik mēs visi daudz labāk dzīvotu un justos, ja mūsu vietējie cilvēki varētu ražot, darīt un arī nopelnīt. Ja tu esi uzņēmējs vai kādas iestādes vadītāji, es gribu tev jautāt, cik daudz laika un resursu tu dedzini savā uzņēmumā, lai sagādātu korporatīvās dāvanas Ziemassvētkiem un dažādiem citiem svētkiem. Es gribu tev pačukstēt, ka Latvijā ražotas dāvanas tu vari iegādāties pie mums. Mēs palīdzēsim, ieteiksim, atradīsim, piemeklēsim, aizsūtīsim, piegādāsim, atdosim tieši rokās, uzrakstīsim arī sveicienu tavā vietā. Un par šo pakalpojumu tev nebūs jāmaksā nekas. Latvijas pērles radīts Latvijā. Aplanalp ir viens no lielākajiem uzņēmumiem, kas nodrošina pasaules ražotāju modernās tehnoloģijas metāla apstrādes jomā. CNC darbgaldi no vadošajiem ražotājiem, frēzēšanas, virpošanas, multifunkcionālās un elektriskās erozijas iekārtas. Šodien jūs esat ciemos pie mums Tech Industry izstādē Rīgā. Mūsu standos, kuros šogad prezentējām daudz zināmu pasaules brendu darbu apstrādes centrus, kas domāti metāla apstrādei un automatizācijas risinājums jūsu ražošanai. Piedāvājumā ir produkti, kas paredzēti gan plakanu virsmu, gan sfērisku formu apstrādei, dažādu izmēru virpas, frēzes, griešanas un elektroerozijas mašīnas. Mūsu piedāvājumā ir virpošanas centri, apstrādes centri, gan vertikālē, gan horizontālē. Tāpat arī piegādājam 5 apstrādes iekārtas. Esam noslēguši līgumu ar elektroerozijas iekārtu ražotāju Mitsubishi un Šveices tipa virpu ražotāju Tornus, par to, ka mēs pārstāvam viņus Baltijas valstīs. Protams, pie mūsu standā var arī redzēt Haas Automation iekārtas ar automatizāciju, ko mēs atvedām tieši parādīt Latvijā un Baltijā, lai cilvēki saprot, kas ir automatizācija, kur ir šie ieguvumi un viss pārējos jautājumus, ko var atrisināt ar automatizācijas palīdzību. Mūsu iekārtas Latvijā izmanto uzņēmumu, kas ir ļoti zinām un populāri, kas ražo dronus, kas ražo robotus, kas ražo optiku un daudz dažādas specifisku tehniku un tehnoloģijas. Šīs iekārtas ražo metāla apstrādes detaļas ar augstu precizitāti, lai nodrošinātu nepieciešamo viņu gala klientiem. Mūsu piegādātās iekārtas ražo pasaulē zinām brendi kā Tornos, Mitsubishi, Kitamura, Nakamura Tome, Haas Automation, Studer, slīpēšanas mašīnas un vēl dažādi pasaules ražotāji. Mūsu uzņēmums Aplanalp tic nākotnē ar automatizāciju. Pateicoties iegūtajai pieredzei un komandai, kas sastāv no labākajiem profesionāļiem, uzņēmums nodrošina palīdzību, izvēloties jūsu vajadzībām vispiemērotāko darbgaldu, kā arī sniedz turpmākās konsultācijas, apmācības un procesa vadības ieviešanu. Aplanalp Baltika – mūsdienīgi risinājumi metāla apstrādei. Biovida veids kanalizācijas un dziļurbumu izbūvi jebkurā vietā Latvijā. Šis risinājums ir paredzēts gan vasaras brīvdienu mājai, gan daudzdzīvokļu mājai līdz 50 cilvēkiem ikdienā, kā arī lielām noliktavām un mazām kafejnīcām. Kanalizācijas un ūdens apgādes risinājumi ļoti daudz dažādi. Potenciālam klientam es ieteiktu sazināties ar mums, pieteikt objektu apsekošanu. Kāds no mūsu kolēģiem atbrauc pie jums, jebkurā lietā Latvijā. Tas ir pilnīgi bez maksas. Atbraucam, izrunājam ar klientu gan esošu situāciju, gan vēlmes plānoto situāciju, kā no kurā gadījumā gan kanalizācijas, gan ūdensvada risinājumu. Un tad spēsim iedot konkrētu piedāvājumu, konkrētu cenu piedāvājumu un arī risinājumu jūsu situācijai. Bezmaksas objekta apskata visā Latvijā, kā arī bezmaksas cenu piedāvājums arī no mūsu puses. Bioloģiskā attīrīšanas iekārta ir mūsdienīgākā un videi draudzīgākā decentralizētā kanalizācijas sistēma, ja nav iespējams pieslēgties pie pilsētas kanalizācijas tīkla.
Notekūdeņi tiek attīrīti līdz pa 98% un tos var novadīt notekgrāvī, nepiesārņojot apkārtējo vidi. Attīrītos notekūdeņus var arī uzkrāt atsevišķā tvertnē un tālāk izmantot dārza laistīšanai. Montāžas darbiem tiek nodrošināta 2 gadu garantija. Šodien esam atbraukuši uz Ķesteciemu, kārtējais objektiņš, Kurzemē. Šajā objektā vispār ir 2 ēkas. Klients izvēlējās ierīkot kanalizācijas sistēmu, lai varētu dzīvot tāpat kā lielpilsētā, jau visām ērtībām un tiešām baudīt brīvdienas šeit. Un šajā gadījumā mums nav īsti, kur novadīt attīrītos ūdeņus. Tā kā šeit būs infiltrācijas sistēma, kur tad attīrītos ūdeņus no pašas iekārtas novadīsim gruntī. Līdz ar to tad tā izvešana vairs nav tik aktuāla, tik regulāri, ja neskaidot reizi gadā būs jāveic iekārtai piespiedu apkalpošana. Mūsu gadījumā būs mazākā iekārta, lai gan daudziem neliekas, ka viņa mazākā, bet personu, teiksim, pēc jaudas, personu skaita, ikdienas personu skaita lietojuma ziņā būs mazākā līdz 4 personām. Tā ir iekārta mazāko nominālo jaudu līdz 600 litriem diennaktī. Tā kā mazāks par šo nebūs. Lielāks arī varam piedāvāt. Ir arī dažādas viesmājas un lielākas ēkas, kur ikdienā ir daudz lielāks personu skaits, kas apdzīvo mītni. Tā kā tur vajadzēs diezgan lielāka iekārta, lai iekārta spētu attīrīt tos notekūdeņus. Biovide – rūpējies par vidi, kurā tu dzīvo. MPP tehnika nodarbojas ar pneimotransporta un aspirācijas iekārtu ražošanu un uzstādīšanu. Jā, mēs savu darbību uzsākām 2001. gadā. Iesākām viņu nedaudz tādu patriotisku jūtu vadīti, jo konstatējām, ka tik vienkārši izstrādājumi kā gaisavads un līkums neražo pie mums Latvijā, bet pārsvarā ieved kaut kur no ārzemēm. Tā es saņēmos un no sava bezdarbnieka pabalsta, ja tā var teikt, nopirkt pirmos valčus, un tā iesākās šis bizness. Vienā cehā mums tiek ražota ventilātoru un gaisa filtrējošās iekārtas, savukārt cehā man aiz muguras tiek ražot dažādi skārdi izstrādājumi, gaisavadi, līkumi, fasondaļas, viss, kas ir nepieciešams, lai nokomplektētu kvalitatīvu ventilācijas, aspirācijas un pneimotransporta sistēmu. Jā, un visas šīs specifiskās iekārtas ir nepieciešams, lai izgatavot šādu it kā no skata vienkāršu izstrādājumu, ko sauc par līkumu. Agrāk mēs gaisavadus izgatavojām pēc tradicionālas metodes, kur caurulē tika atlocītas maliņas un savstarpēji mehāniski saspiestas. Tagad, pateicoties garenšūju metināmajai iekārtai, mēs varam klientiem piedāvāt daudz kvalitatīvākas gaisavadus ar šādu akurātu šuvi. Caurule satur savu formu, apaļo un galvenais, kas ir, pasargā sistēmu no nelīdzderīgas gaisa pieplūdes. Aspirācija tas ir tāda nozare, kur tiek novadīti putekļi no dažādām iekārtām, no telpām, kas principā lielākā daļā ražotņu ir absolūti nepieciešams. Lielākā daļa mūsu klientu ir kokapstrādes uzņēmumi, ir arī lauksaimnieki, graudu ražošanā tiek izmantoti dažādi veidi ventilātori, tāpat arī nedaudz cementa rūpniecībā un plasmasas polimēru pārstrādē. Tie ir mūsu galvenie klienti. Lielākā mūsu tirgus daļa ir Latvija, nedaudz eksportējam uz Lietuvu un nedaudz arī uz Igauniju. Mūsu ražotnē lielākā daļa no iekārtām ir ar CNC vadību un viss ir augstas precizitātes un augstas kvalitātes. Otrā cehā mēs izgatavojam kvalitatīvus ventilātorus un gaisa filtrējošās iekārtas. Gaisa filtrējošā iekārta priekš aspirācijas izstāsta pēc tādas lielas skārda kastes, kuras sastāv no dažādām loksnēm, bet tomēr pilda ļoti nozīmīgu funkciju ikvienā uzņēmumā. Un mēs ļoti nopietni attiecamies arī pret ražošanas procesu, lai tas būtu kvalitatīvs produkts, lai tas sanāktu precīzi un atbilstoši tam, ko klients grib redzēt. MPP tehnika – pārdomāti risinājumi. MyCar – vadošā automobīļu dītēlinga studija, kas specializējas profesionālā automobīļu interjera un eksterjera kopšanā. Dītēlings ir detalizēta transporta līdzekļu kopšana, kad uzmanība tiek veltīta katrai detaļai individuāli. Uzņēmumam ir 2 pamatvirzieni. Viens ir automobīļu servis, detalizētā interjeru un eksterjera apkope. Otrs virziens ir profesionālas apmācības automobīļu apkopē. Servis piedāvā vairākus pakalpojumus,
tādus kā pulēšana, virsbūves mazgāšana, salona tīrīšana, stikla pulēšana, lukturu pulēšana. Mēs apkalpojam vairākus automobīļu nomas uzņēmumus, kas nodarbojas ar nomu un līzingiem, ja, kam tiešām rūp šī auto izskats, kas nomā tās mašīnas, ved mums, mēs sapucējam viņas katru reizi pēc nomas, pirms nomas, ja, lai tā mašīnīte izskatās tiešām pievilcīga, un katrs nākošais klients tiešām, viņam ir patīkami sēsties tajā mašīnā un lietot viņu. Vispopulārākais pakalpojums ir pirmspārdošanas sagatavošana. Ne katrs klients ir gatavs ieguldīt līdzekļus priekš sevis, ja? Bet tad, kad pienāk brīdis to mašīnu mainīt, tad sākas mūsu darbs. Ja? Izvērtējam to vizuālo stāvokli, piedāvājam vairākus variantus, gan budžeta variantus, gan arī dārgākus variantus, ja? Ko var sapucēt mašīnīt, tur salonu iztīrīt, nopūlēt, sataisīt spīdumiņu, salikt viņai, ja? Lai viņa tiešām pievilcīgāk izskatās. Tas arī bišķiņ tā kā paaugstina to vērtību tam auto, jo tam ir jāvelta laiks un līdzekļi, jo tas jebkurā gadījumā ir liederīgi. Ir ļoti laba mums speciālistu komanda, kas ir gatava palīdzēt un jebkurus jautājumus atrisināt. Ja, viss, kas ir mūsu iespējās, to mēs noteikti palīdzēsim. Piedāvājam arī bezmaksas konsultācijas. Ja, droši var atbraukt, pakonsultēties ar mums. Mēs ieteiksim, ko vajag tai mašīnītei, ko nevajag mašīnītei darīt. Otrs uzņēmuma darbības virziens ir profesionālās apmācības automobiļu kopšanā. Ja, mums ir 4 licencētas programmas, mācību programmas. Viena ir auto pulēšana, tas ir pilna eksterjera apkopīte, kas iekļauj tur virsbūves pulēšanu, stiklu pulēšanu, lukturu pulēšanu, līdz pat ar aizsargu pārklājumu uzklāšanu. Otra programma mums ir eksterjera detalizētā apkopē, kas saistīts ar interjera apkopīti, tīrīšanas, paneļu arī pulēšana, smaku likvidācijas. Trešais kurs mums ir plēvju aplīmēšana, aizsargu plēvju līmēšana, arī ļoti populārs, tā kā teiksim tā, kursu programma, kas ir ļoti aktuāla. Un pēdējais, kas mums ir vēl automobiļa ādas apdaras remonts un krāsošana. Jā, arī tāds specifisks darbiņš, bet arī, teiksim tā, mūsu sfērā ir ļoti populārs. Pēc kursu apguves katrs klients saņem pieaugušo neformālās izglītības apguves apliecību par noteiktā kursa apguve. Studija sniedz augstākā līmeņa pakalpojumus, apmāca jaunu profesionāļu paudzi, kā arī ceļ jau strādājošo speciālistu kvalifikāciju. MyCar – vadošā automobīļu dīteilinga studija. Osteopātija ir dziedināšanas skola, kas māca, ka ķermenis ir dzīvs organisms ar savām biomehāniskajām un biodinamiskajām likumsakarībām, kurā ir strukturālā, funkcionālā un emocionālā savstarpējā saistība. Andris Zemītis osteopātijas praksē lieto metodes, lai mazinātu, atbrīvotu sastrēgumu, saaugumu un blokāžu esamību. Osteopātija ir biomehānisko sakarību medicīna. Tas nozīmē, ka cilvēkam var sāpēt mugura, problēma var nākt no kājām. Cilvēkam var sāpēt mugura, problēma var nākt no acīm. Tā ir tā lietas, kā saka, filozofiskā būtība, kā mēs to redzam cilvēkā. Ja? Ka nevienmēr tur, kur sāp, nevienmēr tur ir problēma. Mēs ārstējam gan kaulu muskuļu sistēmu, gan arī iekšējo orgānu funkcionālas problēmas. Ar osteopātijas metožu palīdzību tiek veiksmīgi ārstētas galvaskausa traumas, hipertenzijas un hidrocefālijas sindromi, encefalopātija, dažas epilepsijas formas, kā arī iekšējo orgānu funkcionālie traucējumi. Tas problēma klāsts ir samērā plašs, ja, par katru, teiksim, sfēru. Ja, tās ir kaulu muskuļu sistēma, tā ir mugurkaula spondiloze, sāpes mugurā, mugurkaula disku problēmas. Tas var būt arī kuņģzarnu trakta, teiksim, funkcionālas problēmas, hroniskas dažādas stāvoklis pēc dažādiem iekaisumiem vēdera dobumā, pēc pielnefrītiem, nīriekaisumiem, ja, pēc ginekoloģiskiem iekaisumiem, pēc operācijām, rētaudu, kur veidojas vēdera dobumā, kas traucē cilvēku iekšējiem orgāniem normāli funkcionēt. Ārstējam mēs arī bērnus, mazus bērnus, zīdaiņus, ar negulēšanu, ar asimetrisku pozu, asimetriskiem tonusiem, atgrūšanas un tā tālāk. Dzīvība, jeb cilvēka veselība, tā ir kustība, ja? Un lai šo te kustību cilvēkā uzturēt, cilvēkam ir regulāri jākustās. Vai tā ir parasta pastaigāšanās, vai tā ir pastaigāšanās ar suni, nojošana, skriešana, jebkura fiziskā aktivitāte mūs vedīs tuvāk veselībai.
Brandmart ir apģērbu veikala zīmols, kas durvis vēra 2022. gadā. Veikalā ir atrodami populārāko ASV un Kanādas zīmolu apģērbi visai ģimenei. Veikals piedāvā sieviešu, vīriešu un bērnu pazīstamo zīmolu apģērbus. Ar prieku paziņojam, ka šodien saulainajā ceturtdienā tiek atvērts jauns firmas veikals Brandmart, kura piedāvā dažādu zīmolu preces ikdienai, sportam, klasiku arī, dažāda Emporio Armani, sporta apģērbiņi sievietēm, vīriešiem un bērniņiem, kā arī somas, aksesuāri, dažādi apaviņi katrai gaumei. Sākumā mēs nodarbojāmies ar vairumtirdzniecību, bet gala rezultātā pienācām pie lēmumu atvērt mūsu klientiem arī veikalus, kur mēs ļoti spoži prezentējam šo visu precīti, lai pieejams ir ikdienā katram cilvēkam. Brandmart paredzēts tiem, kam svarīgi ir mūsdienu modes tendences un augsta kvalitāte. Veikala konsultantes palīdzēs ar izvēli un piemeklēs nepieciešamo. Papildināmies 2 reizes mēnesī, piedāvājam kaut ko jaunu, kaut ko košāku, arī sezonas aktualitātes, kas tieši ir pavasaris, vasara, rudens, ziema, ja, papildinām visu laiku. Bet tā lielāks piedāvājums ir 2 reizes mēnesī. Rīgā mums ir jau 3. veikals, kurā jūs tagad arī atrodaties, tas ir Dāmas centrā. Bet ir pašā Rīgas centrā, tas ir Saharova ielā un Matīs ielā. Bet mums ir ļoti labas ziņas arī Daugavpiliešiem. Mēs no jūnija esam atvēruši tur veikalu, kā arī Jelgavā. Augustā ir atvērts ļoti skaists veikals, kur ir gan jauni, gan lietoti apģērbi, vintāžu prece, ekskluzīvie un ikdienai visādi. Mūsu plānā ir atvērt vēl dažus veikalus skaistākās Latvijas pilsētās, tā kā mīļie mūsu pircēji, sekojiet informācijai Facebookā un būsiet mīļi gaidīti. Brandmart – populārāko apģērbu zīmolu veikals Rīgā un Jelgavā. Eirogroup ir uzņēmums, kas nozarē darbojas kopš 2014. gada. Eirogroup piedāvā mēbeles pēc individuāliem pasūtījumiem, pārdot plāšņu materiālus mēbelēm un celtniecībai, piedāvā arī zāģēšanas un malu līmēšanas pakalpojumus, kā arī mēbeļu detaļu ražošanu. Ikvienam, kas vēlas mainīt interjeru savā dzīves telpā, nākas saskarties ar dažādiem izaicinājumiem mēbeļu izvēlē. Bieži vien neatbilst vai nu izmērs, dizains, vai arī tās nav funkcionālas. Eirogroup piedāvā vienkāršu risinājumu – izgatavot mēbeles saskaņā ar jūsu vēlmēm pēc individuāla pasūtījuma. Labs risinājums nestandarta situācijās, kā arī cilvēkiem, kas precīzi zina, ko viņi vēlas. Eirogroup piedāvā mēbeļu sagataves un detaļu izgatavošanu klienta norādītajos izmēros. Uzņēmums piedāvā dažādu ekoplātņu tirdzniecību, kas ir kokšķiedra, plāksnes, māla apmetums un kaņepju vate. Mēbeļu izgatavošanai tiek piedāvātas laminētas skaidu plāksnes, finierētas plātnes, saplākšņi un MDF loksnes. Ir pieejami dažādi biezumi, krāsas, tekstūra un ražotāji. Būvniecībai tiek piedāvāti saplākšņu, saplākšņa atgriezumi, kokšķiedras plāksnes un skaidu plāksnes. Mēbeļu sagatavju izgatavošana notiek pēc pasūtītāju dotajiem izmēriem. Zāģēšanas un laminēšanas pakalpojumi ir ABS un PVC malām. Ir iespējama izstrādājumu piegāde un montāža. Eirogroup mēbeles, detaļas un ekoplākšņu tirdzniecība. Nurmuižas pils – ekskursijas, restorāns, viesnīca un spā. Pārdomāti dažādu kategoriju numuri, spā ar 2 pirtīm un basēnu, kā arī āra džakūzī. Nurmuižas pils restorānā katra maltīte ir īsts garšas baudījums. Pieejams īpašais rudens ziemas piedāvājums. Nurmuižas pils – vieta, kur vēsture satiekas ar mūsdienīgu eleganci. Rīgas Tehniskā koledža, profesionālā vidējā un īsā cikla profesionālā augstākā izglītība.
studiju programmas pēc 9. un 12. klases, enerģētika, programmēšana, autotransports, loģistika, kokapstrāde un citas profesijas. Studiju ilgums no 2 līdz 2,5 gadiem pilna laika klātienē. Nāc pievienojies RTK! Marmarmīt – bioloģiski un konvenciāli audzēta jēra, lielopa un teļa gaļa no Latvijas saimniecībām, bioloģiski audzēti broileri no zemnieku saimniecības Kalvāni, augstas kvalitātes produkcija, kuru var iegādāties Pļaunieku, Imantas, Āgenskalna un Vidzemes tirgos. Marmarmīt – bioloģiski audzēta produkcija. Abedīšanas birojas Tāle – pilna servisa abedīšanas pakalpojumi Tukumā un visā novadā, ieskaitot Kandavu un tai tuvākos pagastus. Dokumentu sakārtošana un abedīšanas piederumi nodrošina visu, kas nepieciešams, lai ar cieņu un godu mūžībā pavadītu savus tuviniekus.